Ļoti cienījamā izglītības ministres kundze, ASV vēstniecības vadītāja, Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja, ekscelences, dāmas un kungi, labvakar! Mums ir patiesa prieks jūs visus sveikt otrajā balva cilvēka izaugsmei apbalvošanas ceremonijā un svinīgās vakariņās. Šī vakara ceremoniju vadīsim mēs, Arnis Kākulis un Līga Smildziņa-Bertelsone. Mēs pārstāvam Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā, Arnis kā tās prezidents un valdes priekšsēdētājs, kā arī balvas cilvēku izaugsmei žūrijas priekšsēdētājs. Un es, Līga Smildziņa-Bertelsone, esmu Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā izpildu direktora un vadu šī balvu konkursa rīcības komiteju. Ceremonija notiks paralēli gan latviešu valodā, gan arī ar angļu valodā, bet tiem, kam ir nepieciešams tulkojums, tas tiks nodrošināts. Un, protams, būtu svarīgi, tiem, kam nepieciešams tulkojums, būtu pieejams austiņas. Austiņas ir pieejams pirmajā stāvā. Dear Minister Seile, Charge d'Affaires of the U.S. Embassy, Head of the European Commission Representation Office in Latvia, Excellencies, ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome you to the second annual Human Development Award in Latvia. This ceremony will be moderated by the representatives of the American Chamber of Commerce in Latvia, or simply AmCham, myself, Arnis Kākulis, and Līga Smildziņa-Bertelsone. On behalf of the organizers, we are happy to host all of you tonight, and thank you for joining us in honoring exceptional Latvian people and organizations who have greatly contributed to the human development in Latvia. We will continue to address you in Latvian, but translation is being provided throughout the evening. Un nu par apbalvojumu. Balva cilvēku izaugsmei tiek piešķirta, lai godinātu iedvesmojošus cilvēkus un organizācijas, kā arī lai izceltu sociālās atbildības piemērus uzņēmumu un organizāciju vidū. Balvu konkursu kopīgi organizē Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā, Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijā un Latvijas Pilsoniskā alianse. Balvas informatīvo atbalstu nodrošina sadarbības partneris Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā. Šogad balvu pasniedzam 2. gadu pēc kārtas, un patiesi priecājamies, ka nu jau tā kļuvusi par igadēju tradīciju izcelt un novērtēt Latvijas cilvēku un organizāciju ieguldījumu iedzīvotāju izaugsmē, izglītībā, veselībā un labklājībā. Apbalvojums cilvēku izaugsmē tika dibināts 2014. gadā ar mērķi akcentēt cilvēku ilgtspējīgu attīstību un izaugsmi, lai atbildētu uz tādām negatīvām tendencēm kā iedzīvotāju skaita sarukums, augsts ienākumu un iespēju nevienlīdzību, pazemināts iedzīvotāju veselības stāvoklis un samērā augsts bērnu institucionālās aprūpes īpatsvars. Uzskatot, ka Latvijā ir daudzi uzņēmīgi cilvēki, organizācijas un uzņēmumi, kas nesautīgi iegulda resursus sabiedrības attīstībā, vēlējāmies to īpaši izcelt un novērtēt. Ar šo balvu vēlamies sekmēt iniciatīvas, kas palīdz mazināt nevienlīdzību un veicina cilvēku izaugsmi. Cilvēku izaugsme atbilst terminam angļu valodā human development, ko Latvijā pieņems tulkot kā tautas attīstība. Pagājušā gadsimta beigās izveidotā tautas attīstības koncepcija uzsver individu labklājības un iespēju nozīmi viņa attīstībā un izaugsmē. Uz šīs koncepcijas pamata tika izveidots apvienoto nāciju tautas attīstības indeks, lai pievērstu uzmanību iedzīvotāju labklājības un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Pretstatā līdz tam plaši izmantotajiem valstu attīstības noteikšanas galvenajiem kritērijiem, iekšzemes koproduktam, šī pieeja ļauj piešķirt vienlīdz svarīgu nozīmi arī citiem būtiskiem dzīves kvalitātes aspektiem, piemēram, dzīves ilgumam, veselības rādītājiem, izglītības kvalitātei un dzīves līmenim. Latvija šajā indeksā iekļaut attīstītāko valstu grupā un ieņem 48. vietu 187 valstu vidū. Raugoties uz cilvēku labklājību kā attīstības mērķi un katru individuālo ieguldījumu ceļā uz šo mērķi, mūsuprāt, tieši cilvēku izaugsme vislabāk pauž šī jēdziena human development būtību. Cilvēku izaugsme, kā to esam definējuši, ir saistīta ar individu iespēju paplašināšanu un sava maksimālā potenciāla īstenošanu, lai nevien smagi strādātu, bet dzīvotu pilnvērtīgi un veselīgi,
mācītos visā mūža garumā un sniegtu atbalstu tiem sabiedrības locekļiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams. Zināšanas, veselība, dzīves prieks un nesautība piešķir cilvēka dzīvē dziļāku dimensiju un ļauj dzīvot pilnvērtīgi un jēgpilni. Kad mēs Amerikas Tirdzniecības palātā pirms pāris gadiem apspriedām negatīvās demogrāfiskās tendences, mūsu biedri ierosināja izveidot apbalvojumu, kas pozitīvā un konstruktīvā veidā atbildētu uz šīs dienas aktuālajiem izaicinājumiem, kas ir šādi: negatīvs iedzīvotāju skaita pieaugums, zema dzimstība, zems iedzīvotāju veselības stāvoklis, zemāks paredzamā mūža ilgums nekā citur Eiropas Savienībā, augsta ienākumu nevienlīdzība, augsts nabadzības risks, kam pakļauto iedzīvotāju skaits, īpaši daudz bērnu ģimeņu un vientuļo vecāku vidū. Atbildot uz šīm negatīvajām tendencēm, vēlējāmies akcentēt to ieguldījumu, kas tiek veikts iedzīvotāju veselības, izglītības un labklājības uzlabošanā un nevienlīdzības mazināšanā. Kā stāties pretī demogrāfiskajam izaicinājumam, kas ir visas attīstītās pasaules problēma, taču ir smagi skārusi daudzas Austrumēropas valstis, it sevišķi Latviju? Latvijas ekonomiskā izaugsme un labklājība balstās uz cilvēkiem un uz viņu prasmēm, zināšanām, spējām un talantiem. Mums nav vajadzīga tāda ekonomiskā izaugsme, kas atstāja novārtā sabiedrības galveno resursu – cilvēku. No otrās puses, demogrāfiskie riski būtiski samazina valsts ekonomiskās izaugsmes perspektīvas. Vairāki pētījumi ir apliecinājuši, ka emigrācijas tendences nav pamatojamas vienīgi ar ekonomiskajiem faktoriem. Labāk apmaksāta darbas iespējas nav vienīgās, kas ietekmē iedzīvotāju vēlmi izceļot. Augsta ienākumu nevienlīdzība, personiskās atbildības trūkums, vāja savstarpēja uzticēšanās, nepietiekami stiprā un populāra pilsoniskā sabiedrība, zema uzticēšanās varai ir daži no tiem faktoriem, kas ietekmē lēmumu mainīt dzīves vietu. Kopš neatkarības atgūšanas, pāriedama no totalitāras uz demokrātisku iekārtu, Latvija ir centusies paveikt daudzus un sarežģītus uzdevumus, kas pamatā tikusi vērsti uz strauju ekonomisku attīstību. Taču iedzīvotāju labklājība un dzīves kvalitāte faktiski nav atradusies politikas veidotāju uzmanības centrā. Pēdējos gados ir vērojamas pārmaiņas. Nacionālais attīstības plāns, kā vienu no stratēģiskām prioritātēm, ir noteicis cilvēka drošumu spēju, kas raksturo cilvēku spēju piemēroties apstākļiem nepārtraukti mainīgā vidē. Lai sasniegtu šo mērķi, ir nepieciešams liels un smags darbs, bet mēs ticam, ka tas iespējams kopīgajiem spēkiem, sadarbojoties valsts un privātajam sektoram un pilsoniskai sabiedrībai. Mums visiem kopā jāiegulda resursi cilvēka izaugsmē, ar to saprotot iedzīvotāju veselības, labklājības un izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanu. Mums visiem spēkiem jācenšas samazināt ienākumu nevienlīdzību, jāuzlabo darba spēku kvalitāti un produktivitāti, veidojot ekonomiski un sociāli stabilu vidusšķiru. Mums jāizceļ savi talanti. Mums jānovērtē cilvēki un organizācijas, kas rūpējās par citiem un sniedz ieguldījumu sabiedrības attīstībā. Šodien mēs visi esam liecinieki tam, ka atsevišķi indivīdi, organizācijas un uzņēmumi ar pārliecību, mīlestību un nesavtību veido Latviju par labāku vietu, kur dzīvot, mācīties, strādāt un veidot ģimenes. Mēs esam ļoti pateicīgi un aizkustināti par jūsu sasniegumiem Latvijas labā.
Ministra prezidenta Laimdota Straujama arī bija vēlējusies apmeklēt šīs balvas pasniegšanas ceremoniju, taču, diemžēl, citu pienākumu dēļ tas nebija iespējams. Taču viņa ir iepazinusies ar balvai izvirzīto pretendentu veikumu un ir atsūtījusi apsveikumu, kuru man ir tas gods jums nolasīt. Labdien, godātie konkursa finālisti un rīkotāji! Man ir prieks, ka šodien atzinību par savu lielisko darbību saņems tik dažādi cilvēki. Asns ir nosaukums balvai, kuru jūs šodien saņemsiet, un šī balva simboliski atspoguļo to, ko jūs nesautīgi sniedzat sabiedrībai. Jaunu iedvesmu, kas smelt no jūsu darba piemēru, jaunu sākumu, kura saknes sniedzas cilvēcīgumā, vēlmē palīdzēt kādai sabiedrības grupai, kam šī palīdzība maina dzīvi uz labu. Sociālā atbildība, izcils ieguldījums izglītībā, veselībā un labklājībā, izcils devums Latvijas nākotnē. Šīs ir jomas, kurās esat novērtēti, kurās jūs saņemat mūsu pateicību un patiesu atzinību. Novēlu jums visiem izturību un sirdsdegsmi it visā, ko jūs darāt arī turpmāk. Lai jums veiksme, spēks un pārliecība. Ministra prezidenta Laimdota Straujama.